Labvakar Latvijā, par mums. Man jau ļoti sen ir šī doma, ka kaut kas ir jādara. Un 2009. gada 13. decembrī mēs, vairāk kā 50 cilvēki, sapulcējāmies Jūrkalnē un sākam runāt un domāt par to, ka mēs tālāk tā dzīvot nevēlamies. Mana paudze jau kaut kā vēl varētu novilkt to savu mūži. Mums jau pietiktu. Bet vai mēs varam mierīgi dzīvot, ja tā, kā šodien dzīvo mūsu bērni un mazbērni, un kas jau uz priekšu tad būs? Nē, mēs tā nevaram. Mēs nevaram būt vienaldzīgi pret to, kas notiek mūsu valstī, mūsu zemītē. Un tāpēc mēs likām galvas kopā, un, protams, tas nenotika vienā dienā, jo pēc tam mēs tikāmies 2010. gada 10. martā Ventspilī, un tad jau mūsu bija stipri vairāk nekā 50, un mēs nolēmām, kad ir jādibina partija. Bet arī to nevar izdarīt 2 mēnešos, to nevar izdarīt pat gada laikā. Tai domā ir jānobriest, ir jārunā, ir jākontaktējās un ir jāliek galvas kopā. Un arī šobrīd mēs aicinām visus, kas vēlas piedalīties, jo mums ir idejas. Bet tikai mēs visi kopā viņus varam izvest dzīvē. Un aicinām piedalīties visi, kas vēlas. Un tie nav tikai ventspilnieki. Un ventspilniekiem, protams, piedalīties šādās lietās ir daudz sarežģītāk, jo Ventspilī var zaudēt darbu, ja tu domā savādāk nekā tas labs. Tas ir bīstam. Jo ne tikai Ventspilī, bet daudzās vietās Latvijā vēl joprojām ir šī komunistu domāšana, šī čekistu varas izrādīšana, diemžēl. Jo nekas jau nemainījās 91. gadā. Pie varas palika tie paši komunisti, tie paši bijušie komjauniešu sekretāri, izpildu komiteju darboņi, un sistēma arī palika vecā. Tad vēl 2004. pielika klāt Eiropas birokrātija. Tad mums viss ir dubultā. Bet, kad es ļāvu sev lamāt un rāt, jo labāk es to ņēmu uz sevi nekā ļaut jaunus, viņiem ir grūtāk. Es izturēšu, esmu stipra. Dievs man devis gan spēku, gan spējas palīdzēt cilvēkiem. Bet runāt ar cilvēkiem es nenāku kā dziednieks, es nāku kā Latvijas pilsoni, kurai nav vienaldzīgs Latvijas liktenis un Latvijas cilvēku liktenis. Es tikai palīdzu organizēties, un es protu runāt. Pārējais ir jādara jauniem cilvēkiem, un mums viņi ir pilnu Latviju, kas zin, kas ir goda prāts, kas zin, kas ir gods, un kur ir gudri. Un visiem tagad ir jāliek. Mums nav jācīnās vienam pret otru. Mums arī Saeimai ir jābūt vienotai. Un nav vajadzība sēdēt opozīcijā 40 cilvēkiem un vairāk, un lepni teikt, mēs jau tur nepiedalījāmies. Piedalījāties gan, jūs pieļāvāt to visu, jo jūs tur bijāt. Un kas tad ir vainīgs pie šīs laika, kāpēc mēs sēžam te, kur mēs sēžam? Protams, tā ir karma. Tie ir latviešu sarkanie strēlnieki, par ko mums ir jāatvainojas, un es to darīšu nezinu cik reizes, un darīšu vēl. Tas ir 2. pasaules karš, un arī toreiz cilvēki nogalēja viens otru, tāpēc, ka bija naids. Bet šodien šis naids ir jāmet ārā no mūsu sirdīm un dvēselēm, ir jāaizmest pagātni un ir jāskatās uz priekšu. Un tikai tad mēs varam izveidot brīvu un laimīgu zemi. Ticiet man, lejputri nebūs. Būs jāstrādā, jo bez darba nekā nebūs. Un jāmetās palīgā ir arī pensionāriem ar gudru padomu, un tādu mums ir daudz. Un ne jau par naudu šeit iet runa. Un ne jau par miljonāriem iet runa. Paliekošas vērtības var nopelnīt tikai ar godīgu darbu. Un man žurnālists uzdeva jautājumu, priekš kam tāda valsts ir vajadzīga. Ventspils žurnālists. Valstī ir 2 funkcijas. Rūpēties par tiem, kas nespēja paši par sevi parūpēties, un ļaut rūpēties par sevi tiem, kas to var un prot.
Valstī nav jānodarbojas ar uzņēmēju darbību. Valstī ir jādod iespējas cilvēkiem dzīvot. Normāli dzīvot. Tā, lai var samaksāt rēķinus, lai nav jābaidās, ka rīt es varu zaudēt darbu, un mēs to varam. Mēs šeit esam zemnieku, lauksaimnieku, mežsaimnieku zeme. Mēs esam gudru galvu zeme. Mums ir tikai jādod visiem šīs iespējas. Es runāšu vēl, un pietiekoši bieži. Klausaties. Ja vēlaties, mājaslapā būs mans telefona numurs, un darbdienās no 10 līdz 11 ar mani var kontaktēties. Ja kāds nāks ar naidu, ar apsaukāšanos, neiesaku, man tomēr piemīt šīs spējas. Tas cilvēku naids ies atpakaļ uz viņiem pašiem. Man ir šī Dieva dotā aizsardzība, bet es zinu, ka mums ir fantastiski cilvēki, un mums visiem kopā ir jāliek galvas kopā. Vai mēs kaut kur tālāk tiksim, tas ir atkarīgs no jums un nevis no mums, bet ticiet man, mēs nekad vairs neklusēsim. Nekad. Uz redzēšanos. Drīz.